sūdzēties jūsu skolas direktoram. Vai kundzes, kāpēc sūdzēties? Viņa taču tik smuki dzied. Jā, viņa tik ļoti skaisti dzied. Tikmēr dziedās, kamēr mūsu skuķiem piedziedās pilnu galvu. Un sirsniņu ar. Un dvēselīti ar. Pietiek mūldēt, vai istaba mūsu jaunajam vīrniekam gatava? Viss kārtībā. Jūs gan tam kāpu Fēliksim briesmīgi gribat iztapt. Mums gan viņš nepatīk. Jāsaka, nevis kāpa Fēliksis, bet smalki. Fēliksis Kapuskungs. Kā tas var būt? Divi brāļi, bet katrai ģimenei citāds uzvārds. Kas tur ko nesaprast, Kalējs kāpa ar savu dēlu Mārtiņu ir palikuši pie parastā Latvijas. Bet Krodzinējs ar savu smalko dēlu Fēliksu domā par jaunajiem Eiropas standartiem, tāpēc kļuvuši par Kapuskungiem. Nu jā, jūs smalkāks kungs, jūs smalkāks uzvārds. Bet to gan es nesaprotu. Kāpēc tas Fēliks pārnāk īrēt istabu pie mums? Vai tad smalkam kungam nevajag smalku dzīvokli? Tu labāk nevāc savu daļbūt, kur nevajag. Ja viņam arī ir kādas cerības, tad no tā nekas neiznāks. Kas neiznāks? Tas ir noslēpums. Mums jau to var uzticēt, bet mums ir droši kā Baltija. Pačiņa man teica, ka Fēliksis katru dienu raksta mīlestīgas vēstules Marulē. Kā tu to zini? Kā es nezināšu? Es taču tavu durvīm klausos, kā Marula lasa tās vēstules savām draudzenēm un visas tās mēs, ka vai plīst pušu. Vispār Kapuskungs Marulai būtu piemērots. Viņš tik smalks un viņa iemlai dzirnavu mantinieci. Dzirnavdēm jau tad Marulai gan būtu jāpriecājās, ka vispār kāds ir ar mieru viņu precēt. Kā tad? Viņas tēvu taču nav zināms. Nu, viņas māte arī to nevienam nepaspēja atklāt. Nomira uzreiz pēc dzemdībām. Tā kā Marulē ir paveicies, ka viņš ir ar mieru viņu precēt par spīti visas viņas tumšajā pagātnē. Ejiet ielaist droši vien Fēliksa kungs. Kurš tad zīs? Sveiks, cienītās kundzes! Labdien, Kapuskungs! Liels prieks jūs redzēt. Meitenēs ierasiet somas Kapuskungu istabā. Tā bija laba ideja, kā man tik Marulai klāt. Mēs tur visi saukām galvas kopā ar jūsu vecāku Marulas aizbildnes. Es stāstu pēc viņas nocieties, un māmiņa arī steidzēja. Kaut neizdotos Marulu pierunāt. Tas notiks. Viņa būs jūsu sieviņa. Un kā jums izdosies viņu visu vasaru noturēt šeit, pilsētā? Jau rīt skolas direktors paziņos Marulai, ka viņai vajadzīgs papildus stundas vācu valodā. Un tās vislabāk varēsiet pasniegt jūs, Kapuskungs. Super! Laba sakombinācija! Kas tur paigā? Semināristi. Dziedu un traucē meitenēm mācīties. Nu, pat ja viens semināris atrasts, aizliegts un dumpīgs dziesmas un grāmatas, ja man tā saucamā brālēna Mārtiņa. Viņiem jau cits uzvārds kāpu. Kā jau parastam Kalēja dēlam, viņš jau jūsu rads neskaitās. Vai viņi tagad izslēgs no semināra? Par skolotāju jau tādam aizdomīgam tipam strādāt neļaus. Jo ātrāk, jo labāk. Meitenēs. Dzirdam jau dzirdam. Sveicināt! Atved no dziedamām augu labumus! Saņemiet produktus. Šis ir Melderzēls no Ievlai Dzirnavām Kapuskungs. Un kas šis būtu par kungu, kuram viss jāzina? Jēkab, mēs jau pagājušā nedēļā gaidījām produktus. Kāpēc neatved? Kā manas saimnieces pavēl tā dara? Varbūt Miķels teica zinās pateikt. Tas arī pilsētā? Jā, aizbrauc uz Valletu, vēlāk ienāks. Kas par nākšanu? Šeit ir meiteņu pansīnēm, sloķiem iebraucamā vieta. Negrib pilsētā mašīnu maksas stāvokļu mākstāt, tāpēc arī stūrēšu. Es iešu iekārtoties savā istabā. Lūdzu, lūdzu. Bet kur tad Marula? Aizgāju pie šuvējas. Bet tu, Jēkab, pasaki mājās Dorai, Norai un Lorai lielu paldies. Un arī to, ka viņš noticis pēc mūsu vienošanās. Kas tieši? Viss. Gad viņas sapratīs. Un nu, sveiki, Jēkab! Nē, man noteikti jāsagaida Marula. Viņa ļoti gribēja dzirdēt par mājām, par dārzu, par puķiem, par lopiņiem. Tādas parastas lauku būšanas viņai jāsāk aizmirst. Viņa tagad ir smalka jaunpūta. Ievlējās gan viņa visu smalkumu aizmet prom. Meitenēs! Jā, lūdzu. Izlaidiet, Jēkab. Man noteikti jāsagaida Marula. Nu tad kā, laist ārā vai nelaist?
Nē, es gaidīšu Marulu. Nu tad gaidies tik stūrgalvīgs. Bet nejauc viņai galvu ar savām ielaju dzirnavām. Meitenes! Meklēju es caur kādiem meiteni to, kas teica, paliksim te vasarā. Un Marulai vajadzīgs tik mīlīgs un maigs. Jāka, tu pat grieķiņu, klačiņu un pačiņu man pateici, ka tu esot ieradies. Nu, kas jauns mājās, ko dara mans draigais kaķēns? Izaudzis par lielu svētku, gatavais tīģes. Un jūs, puiši, tāpat dziedat pa vakariem. Tāpat un vēl vairāk. Un mūsu dziesmu neesat aizmirsuši. Vai tad to var aizmirst? Zemeņu lauks, viens vienīgs zemeņu lauks. Atmiņās, kā mūzikā, man skanēts skan. Bērnības laiks, nāk prātā bērnības laiks. Mūžīgi uz zemes šīs, kur ziedi klāt. Kā klājas Miķelšteinam? Kā vienmēr uz jokiem. Kopā atbraucām uz pilsētu, vēlāk arī atnāks. Kā mājās izskatās? Visas upmalas zied? Visas pļavas zied, visas lakstīgals dzied, bet īsas dzīvības nav, Marula. Kāpēc tā? Nav tevis. Nekas. Vēl tikai dažas dienas un arī no šejienes aizbēgšu prom. Būša madāma teica, ka tev visu vasaru jāpaliek pilsētā un jāņem vāclotas stundas, Marula. Tas viņai un vēl vienam otram patiktu gan, jā. Bet kā ir ar tevi? Man būtu tāpat kā Miķelšteinam. Tu mums būtu īsti saimniece. Ar tavām māsām mums grūti saprasties. Tā ir bijis vienmēr, cik varu atcerēties. Ja tavu māmu pirms nāves nebūtu noteikusi, ka Miķelšteins visu mūžu var palikt dzirnavās, viņš sen būtu patriekts. Mani pilsētā palikt neviens nepiespiedīs. Es būšu ievlajās. Dod man bučiņu, dod vienu bučiņu man, mazu bučiņu man, mīļu bučiņu man. Dod man bučiņu, dod karstu bučiņu man, mīla sakots mums aizskan. Jau nāc man tuvāk, vēl tuvāk, drusiņ tuvāk man, drusiņ tuvāk man, jau nāc man tuvāk, vēl tuvāk, pavisam tuvu man. Ak, tad šeit tu esi, Marulīt. Kur tu mums pazudi? Pie manis atbraucis ciemiņš. Labdien, meitenes! Meitenes. Jēkabs kļūst vēl smukāks. Smukāks viņš vairs nevar kļūt. Esmu, mīltu būtu, ka dzirnavās dot lielu smukumu. Pareizi. Mana māma arī saka, ka būs no vilkiem sākot spīdēt. Runāsim nopietni, citādi Jēkabs būs notvest ar dēļkās. Domās, ka mēs tāds punktu palaidām. Marula, to seminārs Mārtiņš šodien satikām uz ielas. Likās ļoti skumīgs. Viņam tādam arī jābūt. Viņš ir dzējnieks. Un dzējniekam jāizliks skumjiem meitenes. Nu, ko jūs varat apcelties? Maruli, aiziešu palīdzēšu Miķelšteinam iepirkties, tad abi atnāksim. Griečiņi, klačiņi, pačiņi, izlaidiet Jēkabu. Uz redzēšanos, meitenes! Durvis atstājiet vaļā. Viņi drīz būs klāt. Lai tev prāts, madāms taču mājās. Madāms godienis, vēl neguļ. Mums taču jābūt prātīgam, mēs nedrīkstam seminārus šurpaicināt. Pareizi, ko viņš šeit aizmirsuši? Meitenes, par vēl būt prātīgām. Mēs taču norunājām. Viņi drīz būs klāt. Un darīsim to pašu, ko tu. Darīsim savu skumīgo dzējnieku Mārtiņu. Ko jūs jūpajamies nejūs? Man ir Mārtiņa vienkārši žēl. Viņš dzējo, un dzējnieki ir vajadzīgs kāds, kam dzējas veltīt un nos. Tieši to es neizredzētā. Un tev tas patīk. Nē, man tas nepatīk. Bet es neprotu atrast īstos vārdus, lai to pateikt Mārtiņam. Mums tu to neiestāstīs. Tāpēc, ja mēs aicinājām šurp seminārus, lai tu varētu satikt Mārtiņu. Tev gan ir laimi, Marulīt. Taisni tie, kas man patīk skrien tev pakaļ. Kādu šādu savus draudzēt savu plauku?
Māris viņai mācas smalkās manieres. Nabadzīgi, bet man arī iet padomu. Taisās izslēgt no semināra. Un ko tu tā nogrākojies? Viņš ģīmijas stundas laikā raksta dzējojus. Par to taču neizslēgs. Tie dzējoja tik un pār. Aiznes mācību ārzemē. Citi mācās par sārskāpu un sālskāpu, bet vajag pantiņus rīmē. Citi apdroši spirta rašanās reakcijas, pēc ko tu dari. Tāda samaitātība vairs nav paciešana. Ārā neliet! Izdzina. Izdzina. Un tāpēc tu nokrit degunu, ka izslēgs no skolas? Tagad taču tu varēsi brīvi dzējot. Mums uz rīms rīmē. Nu, bet man taču jādomā, kā vecāku vecumdienās atbalstīt. To taču ir galvas plāciem, nepazudīs. Ar tavām angļu prasmēm Anglijā pat par reklāmas menedžeru strādās. Jā, nu pazust jau nepazudīšu. Puiši, jums taču ir līdz jaunākie ieradzi. Ir, bet ko te klausīsimies? Te jau jūs madāmas uzmodināsim. Iesim uz bērniem. Tur madāmas nekad neliek. Ak, cik tas būs romantiski, bet klusījām, ejam. Nu, esi kārtīgi nomazgās. Tad nāc palīdz savam dzejniekam nomazgāt pēdus. Būšu laikam izslēgt no semināru. Un tagad, ko tad tu darīsi? Kur tu dosies? Nu, vēl neesmu izlējusi. Tās par to kanu bēdāsies, bet nu, tas jau nav tas sliktākais. Kas tad vēl? Nu, biju domājis pēc semināra beigšanas lūgt tev kļūt par manu sievu. Nerunā par to Mārtiņu! Jā, tagad tu būsi mans sudrs. Nē, labs draugs tu man esi un tāds arī paliks. Tas nav maz. Pasaule uzreiz kļuva gaišāka. Nāc, iesim pie mūsu draugiem. Kur viņi ir? Bērniņos. Meitenes teica, ka tur esot visdrošāk. Ej, es arī kurītās nākšu, tikai uzrakstīšu vēstules mājā. Mēs tevi gaidām. Jūs abiet Kapus kungu būsiet šovakar mūsu vienīgie iemītnieki. Tev tas būs sekšķēni, varēs pie Kapus kungu mācīties vācu valodu. Viņam gan pašam darētu krietni pamācīties. Kā tā? Tajās vēstulēs, ko jūs man katru dienu rakstāt, gandrīz katrā vārdā ir pa kļūdai. Latviski raksta. Jā, gan. Bet viņš taču ir gandrīz pilnīgs vācietis, tāpēc arī latviešu valodā ir tās kļūdas. Parunājieties viendibatā. Man būs liels prieks pavadīt ar jums visu vasaru. Jūs redzēsiet, cik es esmu vienreizējs cilvēks. Es jau tagad to redzu. Vai jūs pats to izdomājāt? Ko tad? Lai visu vasaru esam kopā. Jā, bet arī māmiņa un visi jūs aizmūnas tā grib. Cik jauki sadomāts. Tad jūs mani beidzāt sapratāt? Vai cik jūs abi jauki dūdināt? Kā divi balodīši. Nu, lai viņš nav brīnišķīgs, mans bērns. Jā, nezinu, vai vēl otru tādu uz pasaules atradīs. Tik atklāts, vaļsirdīgs un lielīgs. Kurš? Vai dzirdat? Nē. Tiešām, bērniņos staigāt, vai tas nav zaviļi? Ja zināt, ka ir viens zaglis, bet ja nu vairāk. Nē, jūs tur noteikti nedrīkstat iet, ko visu vien tāds zaglis nevar izdarīt. Meitenēs! Kas tad no atkal? Kāds jālaiž iekšā? Nu, nē, ārā jādzer. Es jau domāju, ka tā tas beigsies. Nu, marš ārā jāpasūs. Vai jūs nullas? Zagļi bēniņos! Vai dieniņ, tur visa mūsu vešiņa izžauta. Gaišā dienas laikā zog acis no pieras laukā. Žurkas! Laba runča lielumā! Nu jau kā klejā. Ak, tad tādas tās bērniņas žurkas, tūlīt pat nāciet visi apsēsties. Sēdi. Ko jūs darījāt bēniņos? Mēs neko. Liekšanās nepalīdzēs. Nu? Neko sevišķi. Mēs tur Mācījām. bēniņos. Tur no augšas var redzēt tādus saules gredzenus. Jā, un puiši mums tos parādīja. Kā
Kāpēc ne? Var parādīt. Šie ir tie jaunie cilvēki, par kuriem mēs sūdzējāmies policijas kancelējā, tur, kur jūs strādājat, Kapus kungs. Tagad jūs savas dziesmas varēsiet padziedāt Kapus kungam. Ar lielāko prieku! Ar Dievu meitenes man jādodas, kur kaujas lauki, baltos kaulos lās. Tur arī man būs galva jānoliek, šī zemes varnētiem, lai priecās. Šajā namā tagad dzīvošu es, nekādu bļaustīšanos es nepacietīšu. Tad tāpēc tavs tēvs kopu iedzēs lielajās. Mans dēlnes to dzimnos kuķi aptīsa pirkstu. Ārā jūs no manas mājas! Viņi ir mani viesi, viņa paliks! Tāda aizējies. Jēkabs nāk īstajā laikā par tavu uzvešaros Marulu. Es ziņošu tavām aizbildnēm uz Dzirnavām. Kas tad ir? Cik labi, ka tu atnāci. Jums šeit viesības tik daudz cilvēku. Nē, nāc, es tev pastāstīšu. Jēkab, nodod Marulas aizbildnēm ziņu, lai mēs tūlīt pat brauc šurp. Kāpēc tāds teikti? Marula mūs neklausa, viņa stingri jāsavalda. Kas jāsavalda, madam? Rīkojumus mēs nodavām Jēkabam. Meitenes, palīdziet man sakravāties, es braucu prom! Aizbēga, patvaļīgi. Es dzirdēju, ka šeit ir ievācies Kapus Jaunskums. Nē, Maro nevienu stundu nevar palikt tādā mēģiņu pancijā, kurā dzīvo jauns vīrietis. Bet Feliks taču nav nekāds vīrietis, viņš ir policijas sekretārs. Meitenes, ātri manu ceļa somu! Tām izstāstīja. Brauc līdz Zirnavām. Vietas pietiks un darba arī netrūks. Paldies! Un jūs visi brauciet ciemos pie mums uz ielajām. Manā dzimšanas dienā. Braucam un uz redzēšanos vecajās Zirnavās. Stāvu augstā, upes kraujā, zilus viļņus skaitījās. Es gan cerēju, ka izmācīšu tev par labu melderi, bet jau to prāts nes uz citu pusi. Nemaz necerēju, ka dabūšu mājas skolotāja vietu. Un kur tas ir? Tālu gan, ļoti tālu. 100 km aiz Londonas. Tajā apvidū strādā kāds mans draugs, un viņš man tur sameklēja vietu. Un tad jau labi, ka draugs būs tūmā. Bet gan vienkārši būšu. Jo viss, ko mīlu, paliks šeit. Jā, katram ir savs mīlestības stāsts. Nenokar galvu, Mārtiņ. Nu ko, iesim Maroja godam dzimšanas dienas vinēt. Jēkab! Metam mieru! Jā, meistar, tūlīt! Ok, naldēr, meistar! Ko jūs pie paša vakar braucat uz Zirnavām? Ko, vai tad pavēl? Jā, mēs šodien beidzam strādāt ātrāk. Mums paredzētas svinības. Man taisni tāpēc, kādu var vilkt un vilkt šurp? Jā, katram kārtīgām svinībām vajadzīgs 3 lietas. Alus, rāpats un upats. Ja gribēsiet, tad vajadzēs vēl samalt. To svinēšanu šeit būs mēs saptā no tādiem jauniem ļaudīm, kas mūsu mājās stāvjā ceļus šajien. Kur viņi palika? Jā, rūpas nav nāk šurp. Ai, nu nesiet to labību augšā. Ejam pēc maisiem. Tad nu beidzam, meistar! Samaliet vēl upatam un rapatam. Pagaidi, neaizēj! Mums ar tevi jāatbrauc. Vai man vaļas tāpāk tāpā? Tu to vairs aicināji! Ienāc pilnu mājas semināristiem. Es viņus neēdināšu un negulināšu. Dzirnavās man vietas diezgan. Marulai atbraukušas arī draudzenes, arī Puša, Balma un Berta madāmas. Bet Maru jau vien pilsētā aizbēga. Tāpēc jau naktīs arī nevaram mierīgi gulēt. Nospiež rūkas par meiteni, atcitusies mātē uz mata. Nelaiķi, lieciet mierā!
tādu kaunu mums savām māsām uzvēla. Un tev pašam būs jāmeklē cita vieta. Jūs taču labi zinat, Marulas mirušās mātes gribu. To, ka tev droši vieta dzirnavās līdz mūža galam? Bet tikai, kamēr dzirnavas vēl pārdodas. Tad dzirnavas pārdodas? Tā mēs aizbildņi esam nolēmuši. Un tiesa arī tam piekrīt. Un Marula arī? Tā nav viņas darīšana. Nauda, ko saņemsi par dzirnavām, tiks viņai. Marulai šeit patīk dzīvot. Kas viņai nekaitēs pilsētā? Mēs arī jau kādu būtu palikuši savā pilsētas namiņā vienā mierā. Bez jums tu būtu bijis arī labāk. Kā tev nav kauna tā runāt? Par saimnieku gribēju uzvestīs. Bet nu Meldermeistara kravā savu pauniņu un meklē citas dzirnavas. Šodien mēs nosvinēsim Marulai dzimšanas dienu, pēc tam tad skatīsimies, kam aiziet, kam paliek. Šodien tevi vēl neviens neaicina. Jēkab! Jā, meister. Vai drīz būs? Iet jau uz beigām. Iešu tev palīdzēt pabeigt. Ak, šie dabas skati, uz visām pusēm dabas skati vien, un starp dabas skatiem tik svaigs garais. Tagad tiešām es saprotu, kāpēc Marula nebija pilsētā nokrama. Jā, viņa ir dabas bērns. Ar viņu jāpētās maigi un ar mīlestību. Maigumu un mīlestību var pabarstīt kā draugiņus, kamēr putniņš paskrien zem tīkla. Tad hops, tīkls krīt un putniņš saujā. Vēl jau nav saujā. Es pat nezinu, vai var vēl cerēt. Apstrādāt jau viņa. No sākuma pretojās, bet tagad tikai klusē. Klusa ciešana ir piekrišana. Ak, kā es viņu mīlu. Šodien tā lieta mums jānokārto, lai viņa čīkst vai pīkst. Bet jūs arī nestaigājat kā slapš gailis. Es darīšu visu, ko liksēt. Jūs jau pēc ceļa vēl neko neesat devuši. Ja sirds tik pilna mīlestības, ēšana nav prātā. Iesim gan pie galda. Jā, dūšīgi, kapis kungs. Kārtīgi vīri figūrai jūs esat mazliet dieva. Ja gribi mēģināt ar vārdu, lai varu paspēt dīķīt noskalot putekļus. To vietu dziedot, mums visiem jāatcerās savu mīļotā meita. Kur mēs vadās esam Miķelsmēra kungu? O, draugi! Ei, Mārtiņ! O, nu jau mūsu dzīrotāja policijas būs koplāks. Cieši mēģināt! Jauna, pavējā! Nē, iesim par meiteni. Apsveik mums Marulai. To mēs zinām, ā? Paliec pie manis, apsedzies, lodziņš ir vaļā, nesteidzies, līdz rīta saulē, ceļš vēl tās, piedod, kā brīžiem šāds un tāds. Paliec pie manis, apsedzies, lodziņš ir vaļā, nesteidzies, līdz rīta saulē, ceļš vēl ļoti tāds. Vai, par āgru atnācāt? Šīs bija tikai mēģinājums. Ko lai tagad dara? Šī dziesma Marulī tev kā dzimšanas dienas apsveikta. Paldies, Mārtiņ, paldies, draugi! Nu pat sākās apsveikšana. To nedrīkst nokavēt. Augstu laimi un prieku. Paldies, kaimiņi! Palieciet lūdzu uz mīlestību! Paldies, ka uzaicinājāt. Mēs tādu paliekam. Un pat savāt savu malu. Ko stāgu pa miltēm, ka man apkārt tik daudz skaistu meitiņu? Milts paņemsi grīt. Labdien, mīļie viesi! Jūtieties kā mājās. Jēkab! Mēs tam iet. Jēkab, vai ta meitenes ar tādu miltu maisu dancos? Hei, uzposies! Lūdzu, meister. Cik bija jums jauki? Strādāt dzirnavās laikam ir ļoti romantiski. Es vēl nekad neesmu redzējis dzirnavas no iekšpuses. Es arī ne. Es arī ne. Nu tad lūdzu, nāciet apskatīt, bet tikai uzmanīgi. Vietām te ir nelīdzens. Paliec brītiņu Marulī. Šajā vasarā tu sarakstīs tik daudz jaunu dziesmu, ka tev nekad nav laika tās noklausīties. Bet man ir prieks, Mārtiņ, ka tev top jaunas dziesmas. Dziesmas. Tad manu sirdi tev nav ceļa. Mārtiņ, tev esi laimīgs, jau var savu sirdi dziesmās ventināt. Paliksim vienmēr labi draugi. Paliksim labi, draugi. Paldies! Ko tu dari? Jēkab, kāpēc tu gribi
Citi runīgāk par mani. Runā ar mani tā kā to, ka braucām mājās no pilsētas. Bet šo braucienu vēlos aizmirst. Kāpēc? Tēvs man mācīja, nekad nestiep roku pēc tā, kas citam pieder. Vai tikai tu neesi greizsirdīgs? Kā gan Melderzels varētu būt greizsirdīgs? Savas saimnieces dēļ. Jēkab, es gribu zināt, kas noticis. Varbūt tu man arī piedāvās draudzību uz mūžu? Laikam, kad ne, neesmu tik smalks un arī roku neprotu skūpstīt. Jēkab! Kur tev draudzības mērā? Dzirnavās, kāpēc tu paliki šeit? Runāju ar Jēkabu. Un ko mēs runājām, Jēkab? Kas jums tika pavēlēts? Ka Mārola Dzirnava saimniece, bet es viņas kalps. Bērnībā tu biji mans rotaļbiedrs, bet tagad... Tagad nav vairs rotaļāšanās, tagad tu esi Līgava. Mārola, ej tagad galvīstabā, tevi gaida Kaltas kungs. Mārola, ir sadarēta Līgava. Ne man vajag Meldera godu, ne Dzirnavas, lieciet tak mani mierā! Jā, draugiem ir vienalga, kas ar Marolu notiek. Ja reiz kļūšu sieva, tad tikai tam, ko mīlu. To pašu teica tava māte. Mēs neļausim to aiziet to pašu ceļu. Ko jūs vienmēr varat pārmest manai māmulai? Es jau gana pieaugusi, varbūt reiz jāuzsina patiesību. Varbūt tas tev atvēsinās galviņu. Ejam uz istabu, tur tev pastāstīšu. Nē, jūs to nedarīsiet! Tu mums neaizliedz. Arī tu jādod visu laiku man meloju. Nē, tu neesi mans draugs. Protams, ka ne. Jūs to nedrīkst Marolai nodarīt! Ir jau labi, ka tu vietu esi sarunājis, bet, tev tā vairs nebūs vajadzīga. Žēl, tevi no tā semināra izslēdza, tavam tēvam arī sāp sirds. Bet, visi jau nevar būt tādi skolot vīri, kā mans dēliņš Fēliks. Es tomēr mācīšos. Strādāšu par mājskolotāju un mācīšos. Ja skolā nevarēja noturēties, ko tad vairs? Tas ir tava likteņa lēmums, ka atbrauc šurp uz Dzirnavām un iemācies Meldera amatu. Ko tu teiktu, ja es tev nopirkšu šīs Dzirnavas? Vai tu ievliec pārdot? Tas nevar būt. Tā tas ir, un es tev varu viņus nopirkt. Vai gribu šeit palikt par Melderu? Tas ir tāds pārsteigums. Es uzreiz nevaru atbildēt. Tev jāļauj man iet padomāt. Līdz rītam varu padomāt. Tad man jādod atbilde. Paldies, Meldermeister. Paldies, bija ļoti patīkami visu to redzēt. Paldies. Ņemiet par labu, meitenes. Trīs lietas man stāļu skapītī stāv, ko lietoju brīžos, kad šķiet, vairs peldoties nesniegšu malu. Trīs lietas, tad glābiņš ir pieminiet. Asaras, dziesmas un alus. Asaras, dziesmas un alus. Jā, laba māte Mikelšteina. Tu esi nevien labs Melders, bet arī īstais alus brūveris. Tāds alus kā no pirmā monka prāts uz dziedāšanu, ja nesas. Vesele vara, asaras sāļas, dzīve ir rūgta, alus ir salds, dziesma ir gara, dzīve ir īsa, kas tavos klāt, alus ir salds. Vesele vara, asaras sāļas, dzīve ir rūgta, Doroteja, turiet man, es ķīstu! Jā, kas tad Tie jau ir tie paši seminārs, kas zem mūsu logiem pļaustījās. Bet viņi taču tik skaisti dziedāja. Jā, rikti skaisti un aizvilināja mūsu meitenes uz bērniņiem. Vai tik šīs nevilināja šos? Lūdzu, jaunkundze, uz istabu pie kafijas. Un zeltainā kliņķera ar rozīnēm. Lūdzu. Paldies par aicinājumu. Iesim gan, ja tik laipni piedāvā. Mēs aicinām tikai jaunkursus un kapskus. Puiši, nenokariet degumus. Lejā, aiz Dzirnavām, kalns jau klāts. O, aiziet tauta! Meitenes! Mēs drīz būsim atpakaļ. Tu esi raudājis?
Ne jau es bēdās, ne jau es taulu. Tas ir pateicības sastaras manai māmai par visu, ko viņa izdarījusi, lai es varētu būt uz šīs pasaules. Neviens viņai neko nedrīkst pārmest. Bet tev tas likās tāds kauns, kas no manis jāslēp. Nemēģini taisnoties, tam vairs nav nozīmes. Es paklausu savām aizbildnēm, es no tevis atvados bez asarām un nopūtām. Ļauj man pasacīt, kāpēc gribēju aiziet prom no tavu ceļu. Tam vairs nav nozīmes. Tur nāk Kapuskungs. Es negribu, ka viņš mūs redz kopā. Ak tā, labi, lai notiek kā tu vēlies. Meklēju jūs pa malu malām. Tā arī domāju, ka šeit man meklēsiet. Aizgājām no visiem, lai vēl viens jūs te satikt. Jūs gribat mani precēt, Kapuskungs? Biju plānojis sacīties mīlestībā, un tikai tad lūgt roku. Kam tik arī jārunā? Ja reiz esat nopietnas precinieks, tad es piekrītu. Nespēju noticēt savām ausīm. Ja šeit būtu grīda, es nomestos ceļiem jūs priekšā. Nosmērēsiet drēbes. Tās mums jāsaudzē un manta mums jāprom. Pilnībā piekrītu Marulas Jaunkunds. Kad mēs savu laimi darīsim, visiem zinām. Pagaidiet, jums ir jāsavaldās līdz rudenim. Viens pats, pa gabalu likās, ka divi. Es esmu laimīgs. Nu man ir rokā. Dēliņ, kas te noticis? Es varētu noslīcināties, tik laimīgs es esmu. Nu tā jau es domāju. Skuķis noraidījis un nu šis sāk jau. Noraidīja? Nē. Pati piedāvājās. Tas jau bija paredzams. Kura jūs ilgi spētu pretoties? Tas tiešām taisnība? Taisnība, māmiņa. Nu, paldies Dievam, tad tikai drīz jādzer kāzas. Šovakar izņosim sadarbināšanos. Jā, un pēc 3 nedēļām kāzas. Sadarbināties viņi grib tikai rudenī. Agrāk ne par ko. Rudenī? Tas mums par vēlu. Vai tikai tu stingri noprasīji viņas jāvāk? Viņa man pati noprasīja. Tad vairs nav ko gaidīt. Tad ir jārīkojas. Vai jums kas padomā? Jādabū abi valodīši šovakar kopā. Un tā, lai uz vietas notiek sadarināšanās. Saprotu. Vai nu sadarinies, vai labā slava pa galam. Jums ir zelta galvas, manas dāmas. Sarunāsim ar saimniecēm, kā to vislabāk iegrozīt. Ejam, cienītie, ejam. Laimi nemēro gadiem, mans bērns. Nelaimi gan. Gan es viņu iemīlēšu. Ja ne, būšu viņam kārtīgi sieva. Bet ko teiks un jutīs Jēkabs? Nu nedara muļķības tagad Maru. Neļauj smītībai vaļu. Kāpēc es esmu uz pasaules tik viena? Kāpēc mans tēvs nepalīdz man atrast īsto ceļu? Bet es kopš bērnības tas stāvu blakus ar savu padomu. Es neļaušu te ieskriet nelaimē. Izbēgā! Tad beidzot! Bet šeit jau prieki beigušies. Marot, kur visi ir? Ir nolējā. Pasaules grieķī, tev skaļāk balss. Nāciet šurpu! Marulīt, ko lai dara? Es vairs negribu. Dzert arī nē. Miegs arī nāk. Kur lai svešā sētā atrod kādu klusu vietiņu? Nav problēma. Klēniņā ir vēl 3 brīvas gultas bez manējās. Ejiet tur un guliet. Paldies. Un jā, tu pārlēšanos. Nu ir laiks uzsākt dancošanu. Nav īsti čātrības, jaunieks vien sēž. Pareizi. Kāpēc negribu, ka manā gabina dienā kāds dalās? Gribu jūs visus redzēt laimīgus. Paveriet savas sirdis mīlestībai. Paveriet tās laimē. Nometas uz manām balkonam ar galam, gājiem no jūras un projām skrien. Tā, tu atnāci mani sargā, projām aizgāji kā ar vienu. Ja tu atkal atpakaļ nāksi, redzēsi jūrmā kā un sēr.
maz labumu, bet nav kur likt. Kāpēc tas cilvēks ir slikti uzbūvēts? 2 rokas, 2 kājas, bet tikai 1 muļa un 1 vēders. Jā, bet tad būs jāsāk jūgt un braukt. Nē, padziedāt mums vārstā, bet mājā vēl nebrauc. Lūdzu, jautājums pie mums. Tieši abas divas jūs meklējat. Vai var dabūt vienu lielu lietu maisu? Tik lielu, ka tajā varētu iebāzt cilvēku. Mēs esam godīgi cilvēki. Tādām lietām ne par ko. Uz kādām lietām? Šodien uz leptām nebūšanā. Tajā maisā būšas pats. Jūs to maisu uz pleciem ienesīsiet iekšā klētiņā. Kāpēc? Tur gulēs viena jaunprūts. Tādas lietas mums patīk. Kurš nesīs? Labi, aizstiepsim. Un ja kāds prasa, ko nesat? Teiksim, ka nesam ausmaišana. Bet neesam jāpaņem pats, lai paši spēkiem var tādāt. Labi, nu aiz atsēt pat, tāda nav tā jānes. Tādas lietas mums patīk. Tādas klāsas pirmo reizi savā mūžā taisīšu. Ejam pēc maisa? Ejam. Laimīgais līdvairs un viens pats izdevās visu norunāt. Tieši tā. Šie jau aizdēja pēc maisa. Jūs tikai Marulas jauns priekšlikiem, lai ieslēdzās klētiņā. Tik līdz apklusies, tad nāciet ar visiem viesiem, un mūsu apus viss atradīsiet tieši tā, kā vajadzīgs. Viss notiks tieši tā, Kad būsiet nogādāts klētiņā, mēs tur pratīsim aizvest jūsu līkli. Tad rīkosimies. Es nezināju, ka dzirdams prasās pāri. Es prasīšu, lai to nedara. Es negribu šajien šķirties. Ielais taisās priek mana tēva māsa, ja es šeit paliktu par melderi. Kur paliks visi tavi jaukie nodomi? Es no tiem atteiktos, ja tu paliktu ielajās kopā ar mani. Nē, Mārtiņai savu ceļu skaistu un dziesmām apvīt. Marulīt, tu esi netaisna. Jēkabs nav vainīgs. Jums jāsalīdz mieru. Es ar Jēkabu nerunāšu. Nē! Jēkab, tu sarūktināji Marulu. Tu man tiesās? Man ir tikai viena vēlēšanās, lai Marula būtu laimīga. Un tāpēc tu atbrauc šurp strādāt. Pēc izslēgšanas no semināra man taču bija maizi jāpēl. Tu viņu nemīli? Mīlu? Nu, ko tad vēl runāt? Viņa nemīl mani. Vairāk kārt man to ir teikusi, arī nu pat atkārtoja. Man nav cerība. Bet ar mani viņu pat runāt negrib. Tu viņu mīli? Pārāk augstā plauktā nolikt manu mīlestību. Kas ir viņa, kas esmu es? Nu, neesi jau tu tik pazemīgs. Bet vai tu arī gribi, lai Marula ir laimīga? Jā, no visas sirds, Mārtiņ. Tad neļausim nevienam viņai darīt pāri. Satikāmies kā sānceņš, kļuvām sabiedrotiem. Un vai slikti, un to pēliksim. Jā, to mēs vēl pārtamsināsim. Tagad ejam. Kāpēc aizbūņi pārdot dzirnavas? Mums tā patīk, un mums tas ir izdevīgi. Bet Marulai tas nav izdevīgi. Viņai patīk šeit dzīvot. Marulai neviens neko neprasīs. Viņa dzīvos pilsētā. Par ko tad jūs te strīdaties? Kāpēc kundze kļūsi pārāk lēta? Viņai arī ir ar ko lepoties. Nu, es nezinu, vai jums tā lepnība nesaplaks. Tad, kad būs jānodod rēķini par Marulas mantu pārvaldīšanu, es skaidri zinu, ka tie jums nav kārtībā. Tev es norēķinus nedošu. To saņems Marulas likumīgais vīrs, un es viņu mazliet pazīstu. Jā, un tu mums neko nepadarīsi. Kāpēc kundze daudz precēs, Marula? Ir vēl viens vīra, kas var jūs nodomiem pārdot. Dievam tam kungam šī lieta būs par sīku, neiejauksies. Bet pēkšņi varētu ierasties Marulas likumīgais tēvs un prasīt, atbildiet par manas meitas mantas valdīšanu. Ja jau tik ilgus gadus nav ieradies, tad tagad uz to neceri. Marulī, ko tu saki? Es paklausīju savam aizbildēm. Un tev vienalga, kas notiek ar ievojā? Noziedējuši sievas ievlēju līčos. Viss ir pa galā. Tagad tu redzi, Miķelštein, ka viss kārtībā. Nāc iedzersim. Un es tev vēlu, lai tu vēl ilgus gadus vari kalpot dzirnavi jaunajam saimniekam. Kur tu biji, Marula? Mēs nāk no Upmales. Marula, tu izskaties noplūst. Vai neesi saslimis? Visam vesela. Galva liekas mazliet karsta. Tev jāiet atpūties. Draugi, tuvojas šķiršanās.
šķiršanās brīdis. Dāls ceļus un kājām. Pacelsim kausus uz atvedām. Uz šķiršanos un atkal priecīgu satikšanos. Ko jūs tur nesat? Kā sausmais, jānoliek drošībā, lai nesamirkst. Nolieciet to dzirnavās. Nē, tur var piekļūt Džordžs, mēs esam nosdījuši to klētiņu. Kam tāds steiga? Ņemiet kausus. Mais var pagaidīt. Tā, nesam nu. Paliec, Maru, man tev ir ko sacīt. Šodien tavā kotienā ir ieradies kāds vīrs, un varbūt viņi jau sen vai apliecāt un teikt, ka šī ir mana meita. Mans tēvs? Kur viņš ir? Vai taču viņš nāk šur? Ir vēl godīgs ieris. Prātā! Ir kapes kungs! Kapes kungs? Negatnieks viņš ir. Lavījās, Maru, pie tavas gultas. Viss skaidrs. Domāju tevi, Marulīti, apkaunot, lai tavs pēdējais atkāpšanās ceļš būtu nogriezts. Izskatās, kas ieradies īstajā laikā. Sakiet, vai es atpazīstat šo rokrakstu? Mūsu nelaiks māsas rokraksts! Un tagad lasiet, kas tur ir rakstīts. Tad tu tas esi. Tu esi tas, kas mūs iegrūda kaunā. Tu tas esi. Teici, ka es esmu laimīga. Nu, kāpēc kundze? Tiesā ar jums neiešu, tāpēc ņemiet vienu savu dēliņu, savus kalponus un posieties visi ātrāk prom. Mēs te nepaliksim! Tieši tā! Ko jūs pie tik prastiem ļaudiem darīsiet? Dzīvojiet vien jūs pilsētas mājolītē. Tēti, tad mēs tevi paliksim vienmēr divatā. Mēs divi. Nē. Būs vēl trešais. Nu, sākumā tikai trešais. Panāc tuvāk, Maro, un tu arī, Jēkab. Nu, kā tad būs ar to ķīvēšanos, Maru? Neķīvēšos. Un tu, Jēkab? Neķīvēšos. Nu tad protiet sadalīt savu mīlestību tā, lai tā pietiktu visam mūžam. Jēkab, tev gan ir īsti laime. Tik bez skaistas sievas bez maisālīšanas. Draugi, vai man nav pienācis 3